Šie trīs reģioni – lāpstiņa, plecs pats par sevi un kakla mugurkauls ir kā draudzenes, kas sastrīdās un pēc tam atkal kļūst par draudzenēm. Un tad atkal sastrīdās un atkal kļūst par draudzenēm. Tas arī ir izplatīgi. Pēc bursīta parādās kāda problēma lāpstiņā, kakla mugurkaulā. Tas ir tāpēc, ka šie trīs reģioni, ļaujiet man šeit uzzīmēt, uzzīmēšu nelielu jauku zīmējumu. Šeit ir kāds no mugurpuses, labi matiņi, tas ir, lai nesajaukt labi cilvēki. Šeit ir plecs. Un šeit ir lāpstiņa. Šie trīs reģioni. Lāpstiņa, pats plecs, vai ne, kas patiesībā ir locītavu komplekss, un kakla mugurkauls. Ir tādi paši kā tie, tāpat kā trīs musketieri, viņi vienmēr ir kopā. Tāpat kā tās draudzenes, kuras sastrīdas un pēc tam atkal kļūst par draudzenēm. Un tad atkal sastrīdās un atkal kļūst par draudzenēm, saproti? Tātad, ja viņi sāk sūdzēties un pat parādīja bursītu, noteikti arī pārējie divi jau bija iesaistīti šajā bursīta problēmā. Par bursītu mums ir arī citi video šajā kanālā. Vēlāk var tos apskatīt. Vienkārši meklē šeit YouTube'ā Dr. Aleksandra Bursīte. Bursīti izraisa mehānisks disbalans. Un ar to ir viegli strādāt. Labi? Tātad bursīts ir rezultāts. Vai nu lāpstiņas nelīdzsvarotības dēļ, vai arī kakla mugurkaula nelīdzsvarotības dēļ, vai abiem, vai pat visiem trim vienlaicīgi. Fakts, ka jūs ārstējāt bursītes, pieņem, ar zālēm, ar fizioterapiju, kas skatās tikai uz sāpju vietu. Ir ļoti iespējams, ka jūs domājat, ka esat atrisinājis bursītu, bet problēma turpinās, intriga turpinās. Un tad jūs vairs nejūtat sāpes šeit. Kurš tagad sāk sūdzēties? Tā bija kakla daļa. Tagad darīsim šādu. Ja viens jau ir sūdzējies, otrs jau ir sūdzējies. Ir ļoti iespējams, ka problēma ir šeit, lāpstiņā. Un tagad es ieteikšu divus vieglus, vienkāršus vingrinājumus, lai tu varētu atrisināt vai vismaz uzlabot problēmas cēloni un atjaunot draudzību starp šiem trim musketieriem. Starp šīm trim draudzenēm, šīm trim kaimiņienēm. Labi? Pirmajam vingrinājumam tev būs nepieciešama siena. Ļauj man pabīdīt šo flikčaftu. Lūk. Sākumā tas varētu būt nedaudz grūti tev, bet es gribu, lai tu liec rokas pie sienas, vēlams plecu augstumā. Aleksandrs, mans bursīts, vēl joprojām traucē, kad es paceļu roku līdz šejienei. Liec zemāk, bet ideāli būtu, ja tu pacelt līdz plecu augstumam. Šajā pozīcijā tev jāatstāja elkoņi izstiepti. Abi elkoņi izstiepti. Nelok elkoņus, un tu veiksi šo kustību te, skaties, ļauj ķermenim noliekties uz priekšu un atgriezies atpakaļ. Vai tu pamani, ka kustība notiek tieši lāpstiņu rajonā? Sākumā tev būs grūti to izdarīt. Lielākie daļai cilvēku ir šādas grūtības. Bet es lūdzu, vai tu neatlaidīgi turpini mēģināt. Pēc tam tas kļūs viegli. Viegli. Tāpat kā tagad tas ir viegli man. Viena lieta, kas tev var palīdzēt, ir pārbaudīt, vai tu neliec plecu pārāk tuvu ausī, jo tad tiešām tu nevari to kustināt. Atslābenīs kā bruņu rupucis, kas izlien no bruņām. Tad vienkārši atslābini plecus, un te redz to daudz vairāk kustēties. Mēģini iet tik tālu, līdz lāpstiņas aizmugurē saskaras. Un atgriezies cik vari. Redzi? Un pievērs uzmanību tam, ka elkonis nekustās. Viss kustības notiek tikai lāpstiņā. Mans ķermenis virzās uz priekšu un atpakaļ. Tu darīsi šo vingrinājumu, līdz sajūtīsi šo kustību brīvību. Jūti, ka viss ir labāk ieļots, tu vari vairāk kustināt lāpstiņas, plecu lāpstiņas. Labi? Aleksandrs, bet es gribu skaipli. Es gribu izdarīt tik un tik reizes. Izpildi 30 reizes, cenšoties virzīt to pēc iespējas tālāk.
Virzīt atpakaļ pēc iespējas tālāk. Virz pēc iespējas tālāk. Virz atpakaļ pēc iespējas tālāk. Lūdzu, nesteidzies. Vēl viens vingrinājums, ko var veikt, lai trenētu lāpstiņu, ir vērsts uz lāpstiņu. Tas ir vingrinājums, kas ir kā brīnumlīdzeklis. Zini to brīnumlīdzekli, kas ir katram? Dažreiz tā ir kablete, dažreiz ziede, dažreiz pat tīrīšanas līdzeklis. Manai pacientei bija tā, ka viņa lietoja veja. Tas nebija veja, tā bija eļļa, buriti eļļa, par kur viņa teica, ka tā uzlabo locītavu kustīgumu. Lūk, katram ir savas brīnumzāles. Šis vingrinājums, ko es tev tagad parādīšu, ir īstas brīnumzāles lāpstiņai, un līdz ar to arī problēmām, kas rodas lāpstiņas dēļ. Arī sākumā tas būs nedaudz grūti, bet turpini censties. Apgriezies šeit, noskaties video vēlreiz, dari kopā ar mani, un tu noteikti spēsi izpildīt šo vingrinājumu. Šajā vingrinājumā mēs trenēsim muskuli, ko sauc par subskapulāro muskuli. Tas atrodas starp lāpstiņu, zem lāpstiņas, starp lāpstiņu un ribām. Tātad veids, kā atrast šo muskuli, ir šeit. Redzi, tu pacel roku un ar pirkstu galiem it kā atdali lāpstiņu no ribām. Tās abas ir šeit. Tu ej iekšā, sekojot lāpstiņai. Pareizi? Lai palīdzētu, tu vari nolikt šo roku šeit uz pleca. Redzi? Tad viss būs pareizi. Uzliec roku šeit, uz ribām. Sajūti lāpstiņu, mēģini to atdalīt. Esi uzmanīgs, jo tas var būt ļoti sāpīgi. Skaties, kādu kustību es šeit veicu. Es virzu to atpakaļ. Būs brīdis, kad tu jutīsi diskomfortu. Tu vari virzīties augšu, vari nolaisties, meklē vissāpīgāko punktu. Manā gadījumā šeit augšā, redzi, ir diezgan sāpīgi. Atradāt šo sāpīgo punktu. Uzturi vieglu spiedienu. Nelielas sāpes, minimālas sāpes. Un jūs atslābināsiet augšējo roku. Ai! Un turi šo spiedienu. Tu redzēsi, ka šīs sāpes tuvāko 30 sekundžu laikā mazināsies. Ja tu vari noturēt minūti, tu redzēsi, ka pats muskulis kļūs arvien atslābinātāks. Zem tavas rokas tas kļūs mīkstāks. Tu vari atrast un apstrādāt līdz 3 šādiem jutīgākiem punktiem, labi? Aleksandrs, šeit sāpes pārgāja. Meklē vēlreiz, mēģini pacelties nedaudz augstāk vai nolaisties nedaudz zemāk, tu atradīsi citu punktu. Uzturi spiedienu, mēģini atslābināt roku, kas ir augšā, un pagaidi līdz sāpes mazināsies un muskulis kļūs brīvāks, mīkstāks. Aleksandrs, es nevaru to izdarīt ar pirkstu galiem, vai arī man ir gari nagi, tas sāp. Ja tev ir lielāka lokanība, tu vari izmantot īkšķi. Skaties, kā to var izdarīt šeit. Rekā. Īkšķis. Vai var redzēt tā kamerā, Eriko? Īkšķi tu ej dziļāk, līdz atrodi sāpīgo punktu. Un vienkārši esi sasvapsti. Tas ir tas pats paņēmiens, tu redzēsi, kā tev būs ērtāk to izdarīt. Un 2 vai 3 jutīgi punkti subskapulārajā muskulī. Kad tu pabeigsi šos vingrinājumus, pamanīsi, ka tava roka būs daudz viedlāka. Tu pat vari salīdzināt vienu roku ar otru, vai ne? Šķiet, ka tā kļūs brīvāka. Tu pieliec mazāk spēku, lai kustētos, un tieši to mēs arī vēlamies. Un tu redzēsi, ka kakls vairs nesāp. Ja tev ir jautājumi, atstāj tos komentāros. Ja iedomājies kādu, kurš izjūt kādu no šīm sāpēm, nosūti šo video šai personai. Ja nepazīsti nevienu, nospied patīk šeit, lai YouTube parādītu šo video vairāk cilvēkiem, vai arī pats nosūti to ģimenes grupā, darba grupā, draugu grupā, futbola grupā, bingo grupā, ja esi apmēram manā vecumā. Ar to es beigšu. Liels apskāviens un līdz nākamajai reizei.